Runīgs pēc 5:00. Runīgs un digitūvs. Vienats čau. Sveiks, es pieteicu par tām smagajām mašīnām, kas kļūst tagad arī elektrisks, es domāju, paraksts elektrisks un pat smagās mašīnas elektrisks. Ja. Starp citu, ļoti labs, ko reklāmā iepīt kopā, vai ne? Jo tagad viss ir elektrisks, plīts ir elektrisks. Viss ir digitūvs. Un visu var uzlaust arī. Un tā kā uzlauž, tad uzlauž. Kā jums tur bija vaigas Viedros, ja? Tu par pagājušo nedēļu. Zin kā, vaigas Viedros ir jau pēdējos 10 gadus, ja pilnīgi godīgi. Ja par LVRTC kiberaizsardzības pakalpojumus sniedz no 2015. gada, kad Latvija bija prezidējošā valsts Eiropas Savienībā, iepriekš Igauņi bija piedzīvojuši ļoti izaicinošus laikus tieši kiberuzbrukuma jomā. Mums jāsaka, ka tiešām kiberuzbrukumi gan individuālā, gan korporatīvā, gan nacionālā līmenī ir ikdiena, ar ko mēs rēķinamies un ar ko arī jārēķinās iedzīvotājiem. 99% gadījumu iedzīvotāji pat nepamana šāda veida uzbrukums, kuri tiešām ir katru dienu, un tā ir ikdiena, un statistika nekļūst labāka. Latvija ir viena no mērķa valstīm. Redzam to gan tādos dienās, kad Latvijā ir svētki, piemēram, šogad maija svētkos, kad mēs baudījām 4 brīvdienas, tad mūsu kiberaizsardzības speciālisti cīnījās gan ar pakalpojumu atteices uzbrukumiem, gan arī bija tāda pamatīga pikšķerēšanas uzbrukuma e-paraksta lietotājiem, mēģinot izvilināt dažādas lapas. Tādos brīžos, kad tomēr iedzīvotāji pamana, Latvijā pie tā neesam raduši, ka kaut kas nedarbojas, un tas izraisa diezgan lielu ažiotāžu, un tāpēc šeit es gribētu aicināt šādos brīžos, pats būtiskākais šķiet ir informācijas avoti, kur tu meklē informāciju par šo. Tad es aicinātu vienmēr izmantot sabiedrisko mēdīju kā informācijas avotu un iestāžu un organizāciju oficiālās mājaslapas vai sociālo tīklu kontus, kuros, protams, mēs arī aktīvi vienmēr komunicējam par notiekošo. Konkrētais kiberuzbrukums bija aptuveni stundu garš, un visu resursu pieejamība tika atjaunota stundas laikā. Un bandīšus mēs esam noķēruši. Jo tās ir, atkal digitālie bandīši, jo kibertelpā ir tā burvība, ka tu vari atrasties jebkur, un par uzbrukuma rīku var kļūt ierīce, kas stāv kaut vai šeit mums uz galda, ja viņa ir ievainojama. Esam jau runājuši, kāpēc ir svarīga šī digitālā higiēna un digitālo atkritumu nokopšana, jo, ja mēs, piemēram, savos telefonos turam lietotnes, kas nav atjaunotas un kuras vairs netiek uzturētas, viņas var kļūt par uzbrukuma rīku pret mums pašiem ar ļaundaru rokām kaut kur, jebkurus kartes, ja, griez globus un lietas punktu ļaundaris var būt jebkur. Tā ir tā digitālās vides ikdiena. Vēl, ja par šo kiberuzbrukumu jāsaprot, ka viņi ir ļoti dažādi, un, piemēram, ilgākais, ar ko mēs esam cīnījušies, tas nav šogad, nav pagājuši gadu, bet ir 2 mēneši. Ja? Dienā uzbrukums, kas turpinās 2 mēnešus. Tas nozīmē, ka mums ir jāspēj nodrošināt darbinieki, kas 24/7 režīmā pielāgo aizsardzības metodes un skatās pēta tā uzbrucēja taktiku un ir gatavi noturēt mūsu digitālo Latviju drošu. Esam digitūvi. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERT.LV un Latvijas mobilais telefons. Tā, vēl vienu dienu mēs varam ar zvērinātajiem, pakonsultēties un dabūt vajadzīgos papīrus. Tas ir viss, šodien beidzās. Šodien ir pēdējā diena, kad e-paraksts mobila līgumu varēja noslēgt pie zvērinātiem notāriem. No rītdienas šī iespēja beidzās. Man ir jāsaka milzīgs paldies, un arī droši vien tie iedzīvotāji, kas e-paraksts mobila līgumu saņēma pie notāriem, arī izejot no kabineta teica paldies, jo šiem iedzīvotājiem ir ļoti svarīgi, ka viņiem palīdz un viņiem rod iespēju paturēt roku un pamācīt, parādīt, un kur vēl, ja to dara tik uzticams, un tas ir valstī viens no uzticamākajām amatpersonām notārs, ja. Tāpēc, pie notāriem e-paraksts mobila kopš 20. gada ir saņēmis 1% no visiem jaunajiem lietotājiem. Neizklausās daudz, bet šiem cilvēkiem tas ir bijis ārkārtīgi svarīgi, jo notariāts nebeidza darbu pandēmijā, tad, kad daudzas durvis aizvairās ciet, notariāts neaizvaira savas durvis, un, piemēram, 21. gadā 3% no visiem jaunajiem e-paraksts lietotājiem saņēma
savu e-parakstu tieši pie notāra. Mēs par šo jau runājām vienā no iepriekšējiem Digito raidījumiem, bet atgādinu tiem, kas varbūt to palaid garām, kāpēc ir tā, ka no 10. oktobra 2025. gadā iedzīvotāji vairs nevar parakstīt e-parakstu mobila līgumu ar zvērinātu notāru, tas pie zvērināta notāra, un kā tad tagad jārīkojās? Kāpēc? Nu, tad šīs ir labas ziņas. Pašos pamatos šīs ir labas ziņas, jo tas nozīmē, ka cilvēki ir, mūsu rīki ir kļuvuši ērtāki un pieejamāki, un cilvēki kļūst arvien prasmīgāki un drosmīgāki, un spēja patstāvīgi bez notāra palīdzības noslēgt līgumu par e-parakstu mobilu, izmantojot savu EID karti un lietotni EID skan. Tātad visi tie, kas iepriekš neizmantoja karti, jo viņiem nebija kartes lasītāja, vai nebija datora, vai viņiem neizdevās sagatavot datoru darbam ar kartes lasītāju, jo ir jāuzstāda programmatūra. Visi tie cilvēki šobrīd to dara, skanējot ar EID skan savu ID karti un ievadot PIN-kodus, ko izsniedza kopā ar EID karti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Šobrīd jau 70% katru mēnesi no jaunajiem lietotājiem to izdara tieši šādā veidā, pārējie 25 ir kurjers. Un pie notāriem faktiski cilvēki šogad ir nedaudz vairāk kā 100 cilvēki vērsušies. Savukārt tās drošības prasības, kas notāriem ir jāizpilda, lai pakalpojumu sniegtu, aizvien ir vienlīdz augstas, neatkarīgi no tā, vai tie ir 100 cilvēki, kas jāapkalpo, vai 1000 cilvēku, un tas ir pārmērīgs administratīvs sloks. Paldies iesaistītajiem notāriem. Cik viņi kopā bija? 80 notāru biroja visā Latvijā. Milzīgs paldies katram no jums un jums visiem kopā. Virtuālā konferenču kāstē aiziet jums. Tu man pirms 2 nedēļām stāstīja, ka sūtīsiet tos e-parakstu mobila lietotāju aptaujas kaut kādus tur anketas aptauju. Es laikam nesaņēmu. Kas pa gurķiem? Iespējams, to nesaņēmu, jo mēs sūtījām tādiem lietotājiem, kas ir salīdzinoši nesenie, kas ir nu pat uzsākuši un var sniegt atgriezenisko saiti. Bet, ko mēs vēl secinājām? No. Oktobris ir kiberdrošības mēnesis, Certam ir burvīga drošības kampaņa, Certam un aizsardzības ministrijai. Ļoti labi, mēs par to arī aizvadītajā nedēļā runājām. Tieši tā, un tad, kad cilvēki ir samācīti, ka nevajag spiest uz saitēm, mēs izsūtam 10 000 lietotāju klientu aptauju un redzam, ka protams. Jā, un ka šogad daram visu tāpat kā iepriekšējos gadus, bet tā atsaucība nav tik liela, kā mēs gaidījām. Jā, tāpēc es priecātos, ja vēl tie, kas vēlas sniegt atgriezenisko saiti, ienāktu portālā e-paraksts.lv jaunumu sadaļā ir ziņa par šo te klientu aptauju. Jūs varat pārliecināties, ka saite, kas ir publicēta portālā, ir droša un nevedīs jūs te uz kādiem pikšķerēšanas mēģinājumiem. Un sniegt savu atgriezenisko saiti, jo tiešām mums ir svarīgi saprast, kas patīk, kas nepatīk, kas, kā ir vienmēr kaut kādas lietiņas, kas besīja, un ir par ko gribās arī paslavēt. Mēs priecājamies par šo. Jā, lai tas rīks kļūst vēl labāks, pilnvērtīgāks. Tieši tā, lietojamība ir ārkārtīgi svarīga. Tu nevari to tajā apiņā? Pašā priekšiņā attaisās vaļā. Vienīgais steidzīgie būs dusmīgi, ka tev tur nav uzreiz iespēja parakstīt, ka tev padās pirmajā lapā. Kā neapjucināsim cilvēkus, laikam mēs esam vairāk par žanra tīrību. Aplikācija ir nopietnam darījumam. Aplikācija svētlieta. Jā, tieši tā. Un tie, kuri gribēs aptauju, arī nav obligāti. Tie, kuri grib, tie atradīs ceļu uz viņu caur portālu e-paraksts.lv vēl šodien un rīt aicinam aizpildīt, pēc tam gan varam ciet un izdaram secinājumus. Tā, gada sākums. Mēs jau iezīmējām par melumiem šajā pasaulē. Latvijas Valsts radio televīzijas centrs piedzīvoja ar jūras zemūdens kabeļu pārāvumu. Tāda lieta mums arī bijusi. Iedzīvotāji gan neizjūt nekādas neērtības tajā reizē, bet ir dzirdēts, ka pasaulē ir bijuši gadījumi, kad kabeļu bojājumu dēļ vesels salas paliek, vai valsts paliek bez interneta un izjūt elektrības traucējums, var sakot, ir bijis sāpīgi. Jā, kabeļu stāsts tiešām ir, jāsaka, topā pasaulē aizvien, jo katru gadu tiek visā pasaulē bojāti 150 līdz 200 zemūdens kabeļi, sakaru kabeļi, kas ir nozīmīgi sakaru mugurkauls, saziņai, jo 95% no visa datu apjoma, ko mēs internetā viens otram pārsūtam, patiešām ceļo pa šiem zemūdens kabeļiem, kas savieno
kontinentus. Jā, janvāra beigās LVRTC piedarošais tad Latvijas jūras optiskais kabelis tika bojāts, būtiski bojāts. Mēnešu laikā to izdevās salabot, un rītdien mans kolēģis Evijs Taube konferencē Riga.com stāstīs, kā mums gāja, kādas ir mācības, kādas ir atziņas, jo ar kabeļu bojājumiem ir daudz un dažādu izaicinājumu. Piemēram, intrigai pateikšu, ka pasaulē nav nemaz tik daudz kuģi, kas spēj nodrošināt kabeļu remontu. Ja? Tātad, ja tev pieder kabelis, un ja tev ir gadījies, ka viņu kāds sabojā, tīši vai netīši, tad ir jāatrod tas kuģis, kas spēj paveikt uzdevumu. Mums tas izdevās. Par to vairāk Riga.com apmeklētāji rītdien varēs uzzināt pēc 1:00. Evijs Taube pastāstīs par mūsu pieredzi. Izstāst vairāk par Riga.com. Būs viens varants pasākums. Kā katru gadu piedalāmies, šodien jau esam tur ar stendu, kur stāstam un rādam par visu, ko mēs tur daram. Bet rītdien mums būs seminārs arī tieši e-parakstam veltīts, tāpēc es priecāšos, ja šobrīd mani klausās uzņēmumi un uzņēmumu IT vadītāji un attīstības vadītāji, kas vēl ir ceļā uz integrācijām, lai izmantotu e-parakstu tik plaši, cik vien var izmantot. Un seminārā mēs pastāstīsim gan par to, kas jauns mūsu pusē, ko gatavojam, gan arī būs pieredzes stāsti no uzņēmumiem, kas jau ir ieviesuši e-parakstu gan klientu autentifikācijā, gan telefonu klientu apkalpojot, viņš tiek identificēts ar e-parakstu, gan arī, piemēram, intrigai zobārstniecības klīnikas darbā, kā izpaužās e-paraksta lietošana. Tā solam, manuprāt, interesantu saturu, tādu, kuru tu vari pārņemt un izmantot arī savā ikdienā. Atgādināšu, ka e-paraksta integrācijas rīki ir bez maksas. Tos var saņemt risinājumu šo te programmatūru katrs, kas vēlas integrēt pie sevis un padarīt savu digitālo ikdienu, digitālo biroju, digitālo klientu apkalpošanu drošāku un labāku. Tāpat arī pastāstīsim, protams, par mūsu digitālās identitātes, Eiropas digitālās identitātes maka pilotu projektu, kas ir viena super lietotne, ar kuras pieredzi esam gatavi dalīties un piedāvāt gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Par kapsulu tu man neko nestāstīsi, ja? Vēstījums nākotnē. Tu jau izošņoji. Es izošņoju. Jā, to es gribēju atstāt saldējumu ēdienam, ka mūsu stendā, zin kā ir tu negribēji teikt? Moderni. Mums būs tāda interesanta lieta. Jā, mums jau ir, jo šodien jau cilvēki šo te iespēju ir izmantojuši tādu latviskā tradīcija, tad, kad kaut kas tiek būvēts, tad tiek iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākotnē. Tas digitālam uzņēmumam ir jāizdomā savs veids, kā nodot šo vēstījumu nākotnē. Mēs būvējam datu centru Kurzemē šobrīd. Tas būs Baltijā fiziski drošākais datu centrs. Un, protams, ka mums arī gribās tur iemūrēt kapsulu, bet mums gribās, lai tā kapsula ir digituva. Tāpēc mūsu stendā Riga.com var ienākt cilvēks un uzrakstīt savu digitālo vēstījumu šeit digitālajai kapsulai, kuru mēs glabāsim, nemūrēsim, bet glabāsim visdrošākajā, fiziski drošākajā Baltijā datu centrā. Tātad kapsuliņa būs. Principā, ja mēs aizējam uz Ķīpsalu, mēs pieskaramies vēsturē. Tādā ziņā vēsturē, nākotnē. Vēsturē mēs pieskaramies, es tādā ziņā domāju par cilvēci, ka pēc 200 gadiem mums būs iespēja 2025. gadā. Tādā ziņā vēsturisks mirklis, uztaisiet bildi. Jā, uztaisiet noteikti bildi, jo pie šīs kapsulas satura jūs varēsiet piekļūt gan pēc 1 gada, gan pēc 2, gan pēc 250. Jā, mums ir daudz datu centru, mēs glabājam šajos datu centros vērtīgu un arī ar šo kapsulas ierakstiem arī ceram, ka mīļu zīmējumu, jo zinu, ka bērni arī zīmējumus tur jau esot iesnieguši savus. Mēs diezgan daudz par drošību šodien runājam. Tad mums ir jūras stāsts, tad mums ir kiberuzbrukuma stāsti un tad mums ir robežu šķērsošanas drošības stāsti. Es saprotu, ka tev arī ir kaut kas stāstāms. Vai jā, 1. oktobrī darbu sāka tāds mūsu izstrādāta sistēma elektroniskās robežas šķērsošanas rindas reģistrācijai. Ko tas nozīmē? Tie klausītāji, kas šobrīd atrodas vai varbūt ir bijuši Latvijas austrumu robežā,
nevar nepamanīt gadiem. Tur ir viena milza problēma, tās ir tās fūras ceļamalās, kurām ir jāšķērso robeža Baltkrievijas Republikas un Krievijas federācijas virzienā. Rindas ir lielas, jo ik pa laikam viņas kļūst lielākas vai mazākas, un tas nav ok. Ja? Es biju Grebņeva, Terehova, Pēternieki. Jā, Grebņeva, Terehova, Pēternieki, 3 robežpunkti, kuros šobrīd darbu ir sākusi šī elektroniskās rindas sistēma. No 15. datuma tikai ar elektronisko rindu varēs šķērsot gan šīs smagais transports, gan vieglais transports šos robežpunktus. Šobrīd no 1. līdz 15. datumam ir šī priekšreģistrācija, tā var teikt, un uz šo brīdi jau gan arī 2000 bez dažiem gandrīz 2000 automašīnas ir reģistrējušās rindai. Tas, ko mēs redzam, visvairāk interese ir par Terehovu, un nav tā, ka tās reģistrācijas ir uz 15, 16, 17, tikai uz tiem pirmajiem datumiem jau, un tad viņi būtu pilnībā aizpildīti. Tiešām redzam, ka cilvēki un tieši loģistikas uzņēmumi plāno savu pārvietošanos, ir reģistrācijas arī uz tālākām dienām, un tas ir arī šīs elektroniskās rindas mērķis, novērst to, ka tās mašīnas stāv dzīvajā rindā un faktiski ir satiksmes drošības drauds un vēl dažādus drošības draudus varētu piesaukt, jo mēs jau neviens nezinām nekas tie par cilvēkiem, kas tur tajos 100 mašīnu ir, nekas tās par kravām. Tāpēc no 15. datuma dzīvajām rindām vairs nav jābūt, jo ar dzīvo rindu nevarēs šķērsot robežu. Tātad elektroniskās rindas un rezervācija sistēmā ERRS. Nē, lvrobeža.lv. 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 Paldies! Tu gribēji kaut kādus aptaujas plusiņus savākt. Ivo raksta, Prīmā izmantoja katru dienu. Un tad ir īkšķīts uz augšu. Super, Ivo, paldies. Jo, Prīmā, man ilgi nebija dzirdēts. Prīmā, tiešām Prīmā. Tā, te vēl man balss paziņas, ceru, ka tas par lietu gan nekad nevar zināt. Sveiciens no Jāņa. Halū, Jāni, mēs esam pat uzmanība. Bet cik tad ar tādu lopu var aizripot ar to smago ar lielo uzlādi? Tur arī ir cik bateriju varianti tik uzlādes un vispārēji nobraukti kilometri. Vai tur ir tikai viens standartnieks? Nē. Šito droši vien, ka mēs starterī nākam pirmdien iezīmēsim, bet tur ir tā, ka ja tu esi fūrists, kuram jānobrauc, nezinu, tur 500 km. Es tīri kā piemērs saku, tev vajag nobraukt 500 km, tad tu paņem tādu sakrāmē tik daudz to bačiņu, lai tev tiem 500 ar robežu pietiek. Tātad, nezinu, ziemai tātad 600 km. Un lai tev nebūtu lieka krava jāved līdzi, tu ņem tieši tik, cik tev vajag to bačiņu sakrāmē. Bet saviļņoja šī ziņa, vai ne? Jo tu vari iedomāties, putekļu sūcējs bez vada ir norma, ja? Automašīna... Bet smagais, vieglais transports ielās, kas ir elektriskais. Arī jau, mēs jau esam pieraduši. Jā, un tad tagad ir smagais. Un kas tālāk, ja? Kas tālāk? Mēs bail iedomāties. Un pats galvenais, ka Latvijas Valsts radio televīzijas centrs tajā visā būs iekšā, kas tālāk. Jo... Mēs kaut kur glabāsim. Jūs turat valsti? Jā, tas būtu tā ļoti iedomīgi teikts, bet ar valsts datu glabāšanu un ar digitālo identitāti un arī ar kiberaizsardzību, ja tā ir mūsu ikdiena jau 101 gadu. 101 gads. Sveiciens no Kaspara. Izskatās, ka Ķīpstāli jau šodien gāž riņķī stāv viss un nekustās ne no vietas. Tas ir uz Rīga.com visu laiku. Tie ir visi uz Rīga.com, jā, jo šī patiešām burvīga iespēja parādīt sevi un paskatīties uz to, ko dara citi, pasmelties idejas, apmainīties ar idejām, un mēs ar e-parakstu tur esam tiešām gadu no gada, un vienmēr pēc tam seko kaut kādas jaunas draudzības un jaunas integrācijas un jauni risinājumi. Par lietojamību vēl uz atvadām šovakar. Tev tā aptauja neliek mieru. Jā, es joprojām esmu aptaujas valgos. Bet tu iesi un aizpildīsi? Es ieiešu un aizpildīšu. Bet tu jau esi sens lietotājs. Jā, vai Pēters ir sens lietotājs? Kam mēs zvanām? Lietojamības ekspertam. Pēters Iģjurčenko. Kaut kur pie radioaparāta visdrīzāk. Pēter, čau! 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 Digitūvi tev patraucēja. Egons. Jā. Vinet, sveiciens Stariņā autopilotā rubrikā Digituvi. Sveiks, Pēteri. Čau, Pēteri. Sveiki.
Vai tu esi aizpildījis e-paraksta lietotāju aptauju? Es tagad mēģināju, es klausījos, mēģināju aizpildīt un atradu, protams, kļūdas, bet, tas... Tas dara, Pēter. Jāizcer bagi. Tas dara, Pēter, jo... Bet viss labi, kļūdas ir normāli, viņas jau parasti ir. Nestāstīs, protams, kādas kļūdas. Tātad... Tas nav tik būtiski, jā. Jā, tāds parastie programmētāji jociņi. Pēterim patīk atrast kļūdas, un viņš ir ļoti daudz gan e-paraksta rīkus, gan valsts rīkus skatījis ar tādu kritisku, bet pozitīvu, manuprāt, uz attīstību vērstu aci, tāpēc Pētera kļūdas mēs atrastās kļūdas labprāt uzklausam. Tāds darbs. Jā. Droši vien kā arī ikdienā, tā, kad tu ej cauri, nezinu, skrolē Instagram vai Facebook, ar droši vien pamana kaut kādas lietojamības kļūdas, ne? Jā, pārsvarā gan sanāk tagad valsts iestāžu mājaslapām. Viss kaut ko vienkārši tu atver, tu pamani, bet vienā brīdī jau tu nepievērs tam uzmanību, tāpēc, ka, tas ir tā kā, ja tu esi režisors un skaties filmu, tu jau arī vari visu laiku domāt par to, kā viņi tur dara, bet tad vienā brīdī vienkārši vajag baudīt. Un tev vajag kaut ko tajā tīmekļa vietnē izdari to, nevis tur sāc piesieties visām kļūdām un satraucies par visu, jo visus kucēnus neizglābsi. Jā. Sveiciens suņu saimniekiem. Kādas ir tās galvenās kļūdas, kas tiek pieļautas? Ar e-parakstu, tur ir, viņiem ir jau sen, un viņi to zina. Tad, kad tu lieto, viss ir kārtībā, bet tad, kad tu gribi kļūt par viņu lietotāju, iedomājies, tu atverīt kuru, Apple vai Android App Store, un mēģini uzlikt e-parakstu. Un ko tu tur atrod? Tu atrod 3 lietotnes. Es domā, un tas ir pirmais tāds, kuru man ņemt, un tā ir tāda pirmā sāpīta, kad tu lieto ikdienā, tu jau visu zini, tu saproti, kuru ir priekš kā, bet kad tu esi tas jauniņais un jaunpienācējs, tad tā ir pirmā lieta, ka tu nesaproti, kāda ir atšķirība, kāpēc viņas ir 3, kāpēc tu nevarēji ielikt vienā. Un tas ir tas, ko es, cilvēkus, neuztrauc, bet tas tādā vilšanās varētu teikt, vai, man tagad ir atkal jāizvēlās, jāpieņem lēmums un jāsaprot, ar kuru tad to lietotni man vajag, lai tiktu pie parakstīšanas vai autorizācijas. Vieniet, es ceru, ka kolēģis sadzirdēja, ko Pēters saka. Viņš jau, viena lieta, ka viņš jums dzīvē to saka, bet tagad es palaišu to digitu rubrikā, un lai beidzot ņem un izlabo. Tagad jau nav variantu. Es nevaru solīt, ka 3 lietotnes kļūs par vienu, bet tas, ka mēs runājam, ka vismaz 2 varētu kļūt par vienu, to mēs tiešām pie sevis mājās, gan virtuves sarunās, gan laboratoriju un dažādu sanāksmju sarunās spriežam. Tā ka paldies, Pēteri, tagad mums nebūs varianta, kur atkāpties. Jā, tas ir viss aizgājis gaisā, tur vairs nav varianta. Otra lieta par viņu mājaslapu e-parakstu. Es nezinu, vai viņi varbūt arī to zina, bet šis ir tas tā kā ir tas slodziņš šaurais, ka tu caur šauru līniju vari skatīties, un tad e-paraksts ir tas piemērs, kā, ja viņi saliek paziņojums, tad tie paziņojumi aizsedz ekrānu. Protams, tur ir tas cookie paziņojums, un augšā ir kaut kas, ka mums tur kaut kas šitais būs, un tagad ir noticis šitais, un tad saturs ir pa vidu. Un tā paziņojuma lieta arī ir. Droši vien daudzus ir nokaitinājis, ka nav tā, ka tas ir tev ikdienā tā lapa baigi jālieto, bet tas, ka tev tas šaurais lodziņš un tie paziņojumi aizņem ekrānu, ceļš no telefona, tas arī ir tāda lieta, kas man liekas, ka cilvēkiem varētu nepatikt. Un vajag pateikt arī kādu labo lietu. Jā, vienu lietu. Paldies, Pēter, tu esi kolosāls. Vismaz uz vienu labu, paldies. Bet tā parakstīšana, ja tu lieto e-parakstu, viņa tiešām ir ērta, vai identitātes apstiprināšana. Ja, piemēram, no telefona, ja tev ir tur, nezinu, ar Face ID vai ar biometriju, ar pirkstu nospiedumu, tad, principā, tu kaut kādā lapā vari ielogoties, vienkārši paskatoties uz savu telefonu. Kad viņš tev izlaiž tas paziņojums, tu pasaki, apstiprināts, un ja vēl tu tās lapas lieto no telefona, tad arī ir super ērti. Tā kā šis ir ērtāk nekā citi autorizēšanas rīki, kurus jūs droši vien zinat, jo šī daļa ir e-parakstam tiešām ērta.
Ar šo tu visu izlaboji, Pēter. Es skatījos, kā Vineta skatās uz iepriekšējām divām lietām, un tagad viņa sāk smaidīt. Viss būs labi. Un es varu vēl vienu lietu īstenībā pateikt, kas ir tāda būtiska un laba, ko varbūt neizmanto. Ja tev ir, savs, biznes vai sava e-komercija, un tev vajag uztaisīt to lietotāju autorizāciju, pielikt klāt, ka tu droši vari saprast, kurš tad ir tas cilvēks. Tad e-parakstam, nezinu, vai svešas valsts uzņēmumiem, bet Latvijas uzņēmumiem noteikti šī lieta ir ļoti izdevīga. Jo tā jau tev vajadzētu, ja, piemēram, izmanto citu rīku, tad tev vajadzētu maksāt 10 centus kaut kur vidēji par katru autorizāciju. Iedomājies, ja jūs tagad gribat kādam pabojāt biznesu, tad jūs varat iet un ar citiem autorizācijas rīkiem vienkārši autorizēties viņu lapās, jo viņi par to katru autorizāciju ir jāmaksā uzņēmumu īstenībā. Bet ar e-paraksta gadījumā tas ir bez maksas. Šitā te cilvēki var salikties, uztaisīt tādu ļaunuma impēriju un iznīcināt uzņēmumu reāli. Vēl es varu pateikt, uz reklāmām Googles var tādām paklikšanāt, tas arī cilvēkiem maksā, bet tas jau ir cits stāsts. Jā, bet tad e-paraksta labā lieta ir tā, ka tu vari integrēt viņu savā tīmekļa vietnē vai savā mobilā lietotnē, to autorizāciju noslēdzot, protams, līgumu, jo viņiem ir svarīgi, lai neviens tur nešnoncās. Un par to pēc tam nav jāmaksā par katru autorizāciju. Valsts to ir apmaksājusi, jā. Patiešām mums ir tā unikālā situācija, ka valsts ir izdarījusi ļoti, ļoti daudz, lai gan iedzīvotājiem viss būtu bez maksas pieejams un dažādos rīkos, jo ir valstis, kas mērķtiecīgi vienu rīku attīsta, bet tās iedzīvotāju vajadzības ir dažādas. Ja jums ir jāuzraksta, kas šajā valstī no valdības puses ir labs, šī ir viena tā lieta. Jā, mums ir bezmaksas e-paraksts gan iedzīvotājiem, gan komersantiem. Tas, ko Pēteris tikko teica, ir ļoti, ļoti svarīgi komersantiem. Jo tā ir iespēja strādāt digitāli un strādāt droši. Tāpēc paldies, Pēteri, ka to pieminēji, un es tevi papildinot vēlreiz aicināšu, atnāciet rīt uz Riga.com no 11 līdz 13. Techstage no galvenās ieejas kreisajā pusē 2. stāvā. Seminārs tieši par šīm te integrācijām. Domājiet par to, kā attīstīt biznesu un attīstīt droši, un šis ir viens no drošības nosacījumiem. Droša sadarbība ar klientiem un partneriem un līgumu slēgšana vai autentifikācija, dažādu darījumu apstiprināšana. Tas viss ir iespējams, droši, digitāli un vēl bez maksas. Riga.com 2025 ar 2M.com.